manu sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver kungs manu sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver kungs manu sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver kungs manu sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Lai redzam tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī, dod savu spēku mums kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzam tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī, dod savu spēku mums kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzu tevi, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Lai redzu tevi. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Lai redzu tevi. Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Lai redzu tevi. Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Lai redzu tevi.
dzirdam. Lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam, lai visi kungam dziedam, lai viņu es dzirdu tikai priesteri Andri. Lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam, lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam, lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam, lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam. Lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam, lai visi kungam dziedam, lai viņu slavējam. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Kungs ir ar tevi. Cienījamie klātesošie, šis vakars ir īpašs, jo baznīcā mēs ieejam Svētās Trīsvienības svētku liturģijā. Pagājušā svētdienā mēs svinējam vasaras svētkus, bet šī svētdiena tūlīt pēc vasaras svētkiem ir kā Dieva mīlestības, Dieva pilnības, Dieva svētuma pagodināšana, un tā ir Svētā Trīsvienība. Un pirms kāda laika pie manis atnāca Uģis ar 4 burciņām, dažādās krāsās. Nezināju, ka medus var būt tik dažāds. 5 burciņas. 5, piedodiet. Tā 5 bija lielāka, jā. Un tad mēs atzīmējam, uzlīmējam, kurā ir kāda, un tad viņš man stāstīja par šo skaisto projektu. Un es gribu, lai mēs arī vēlāk šodien pārdomājam par bišu, medu, vaska, šūnu nozīmi ticības dzīvē, un kā patiesībā tas īpaši liek mums domāt arī par Dieva vārdu, par radības skaistumu. Un ir skaisti, ka mēs varējām sapulcēties šeit šī sestdienas pievakarē, lai patiešām svētītu, jo tam mēs esam aicināti. Svētie raksti saka, jūs esat aicināti svētīt, svētiet vienmēr esiet pateicīgi Kungam par visu. Tad paldies, Uģi, ka mēs varam būt šeit pie tevis, ka mēs varam pagodināt Dievu, katrs ar savām spējām, talantiem, ka mēs varam arī stiprināt draudzes sadraudzību un iepriecināt, un man liekas, ka mazliet tā kā noskaņoties jau svētceļojumam. Jūs ziniet, ka tas arī mums priekšā ir skaists izaicinājums kā draudzei, un arī mācīties svinēt Kunga klātbūtni tur, kur mēs esam. Un tas arī ir skaisti, dažreiz mēs to tā vieni paši nespējam darīt, bet ja mēs esam pulcējušies kopā kā draudze, ja mēs arī gribam ieklausīties Dieva vārdā, priecāties, tiešām viens otru iepriecināt, tad tas ir tāds skaists vingrinājums, kas padara mūsu dzīvi, kā Pāvils saka, par patīkamu dievkalpojumu Dievam. Un tāpēc tagad iesāksim mūsu lūkšanu ar Dieva vārdu, un mēs ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā, kur tieši apustulis Pāvils runā par Dieva mīlestību, par svēto trīsvienību. Jūs nekriezat tik skaļi, te? Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs. Viņš mums Kristu ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās. Tāpat viņš Kristu ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Ar savas gribas lēmumu viņš mīlestībā bija paredzējis mūs pieņemt par saviem bērniem caur Jēzu Kristu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam.
tavas godības svētais vārds, lai tiek cildināts, un ir augsti slavējams un daudzināms uz mūžiem. Mūžīgais Dievs, tu esi pilns godības. Esi slavēts savas svētās godības namā, un augsti teicams un godājams uz mūžiem. Esi slavēts savas valstības tronī, un augsti teicams un cildināms uz mūžiem. Mūžīgais Dievs, tu esi pilns godības. Esi slavēts tu, kas ieskaties bezdibeņu dzīlēs un sēdi pār ķerubiem, un esi slavējams un augsti teicams uz mūžiem. Esi slavēts debesu plašumā, un augsti teicams un godājams uz mūžiem. Mūžīgais Dievs, tu esi pilns godības. Alleluja, 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 alleluja. Dievam, kas ir, kas bija un kas atnāks. Alleluja, 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 alleluja. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs. Tanī laikā redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkāpa kalnā. Kad viņš bija apsēdies, pie viņa piegāja mācekļi, un viņš sāka tos mācīt sacīdams: Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Svētīgi tie, kas augst un slāpst pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievās un vajās un apmelos, runājot par jums visu ļaunu, priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāv!
daži atziņas vārdi, pirms kā mēs ķeramies pie paša svarīgākā un galvenā. Svētīt, ja burtiski mēs skatāmies latīņu valodā vai citās valodās, nozīmē teikt labu.